Šodien aprit 66 gadi kopš otrās Latvijas iedzīvotāju izvešanas uz Sibīriju. 1949. gada 25. martā tūkstošiem cilvēku tika sagrūsti lopu vagonos un deportēti teju bezgalīgā tālumā. Šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas politiski represēto apvienības vadītāju Gunāru Resno. Labrīt! 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 Kā jums no šodienas viedokļa šķiet, vai mēs spējam un pietiekami atceramies, izprotam un pieminam tā laika traģiskos notikumus? Acīm redzot, nevajadzētu sūdzēties, ja jau 66 gadi pagājuši un tomēr tik plaši pasākumi notiek Republikas rajonos, novados un Rīga tīpaši. Ja. Es domāju, mēs neesam vieni represēto Saime, bet esam kopā ar savu likumdevēju valdību. Ļoti atsaucīgi šajā pasākumā piedalās ārzemvēstnieki. Tas norāda tomēr, ja, kad tie likteņi bijuši drausmīgi un kuri nevajadzētu atkārtoties. Kā ir ar jauno paudzi, jaunajiem cilvēkiem? Vai redzat to izpratni arī viņu sejās un viņu teiktajā domās? Es domāju, jā. Man liekas, ka šodienas jaunā paudze pat mazliet atšķirās no to paudzi, kā tikko mēs atguvām neatkarību. Es gribētu uzsvērt jaunās paudzes, padziļināt interesi un tieksmi izglītoties. Tas ir ļoti labs rādītājs mūsu nākotnē Latvijai. Un jaunai paudzei, paldies liktenim, ir mazāk šī izplūdušā žults pa pagātni. Ja? Un viņi ir spējīgi vecāk, pragmatiskāk uztvert dažus jautājumus Latvijā. Es negribētu, lai jaunā paudze paņem līdzi, kā šodien mums izvērtusies, ir diezgan asa nacionālā pretstatīšanās. Ja? Viena lieta ir komunisms, politika, otra lieta ir valoda, tauta. Ja? Un mēs represēties šajā jautājumā esam mazliet piezemētāki. Un es ticu, ka jauniem cilvēkiem, jauniem studentiem tas ir daudz elastīgāks jautājums. Ko jums personīgi nozīmē šī diena? Darba diena smaga. Pienākumu ļoti daudz. Tāpat kā visiem. Personīgi man ir prieks, ka mēs esam 25 gadu brīvu Latviju, ka mums it kā nedraudēja visu laiku nekādas kataklizmas šādas. Šodien kaimiņu valsts ir tāda, ka prognozēt nav iespējams. Mums jābūt uzmanītiem, jābūt saliedētiem ir, ja. Un, ja vēl runā par Latviju personīgi, skaidrs, ka mums vecākajai paudzei mēs negaidījām to, ka 25 gadus neatkarībā tomēr mēs būsim tik atpalikuši no pārējām valstīm. Nemaz nerunājot par rietumu valstīm, bet runājot par mūsu kaimiņiem, lietuviešiem un igauniešiem. Mums latviešiem faktiski nav ar ko lielīties, izņemot to, ka esam saglabājuši sevi savu valstiskumu. Kādi ir tie stāsti, kas arī jūsu apvienībā noteikti šajā dienā pastiprināti virmo? Pamatdoma ir stāsti pagātnes, jā, pagātnes noziegumu, bet mēs gribētu, kad vairāk runāt tieši par šo politisko aspektu, kā varēja būt tāda valsts, varēja būt tāda sistēma. Diemžēl sabiedrībā, jā, arī mūsu represēto Saimē, gribās uzsvērt to sociālo, jā, bija grūti, bija sāpīgi, un tāpēc mums tagad vajadzētu valdībai nākt mums pretī. Tā ir faktiski kļūda, un tas mūs diskriminē galīgi. Faktiski tas ir politiskā situācija, ir jāvērtē vairāk, nevis tā kā ciešanas ir bijušas. Ciešanas ir dažādas visās vietās. Kāda amatpersona rīcība jūs sagaidāt? Attiecībā pret represētiem viņi ir pozitīvi bijusi un pozitīvi būs. Mēs atbalstam valdību, valdības, kas mums ir bijuši. Mēs sadarbojamies ar Saimā ievēlētajām partijām. Bet saistībā ar to politisko pusi, kā es saprotu? Tas viss it kā būtu labi, ja, bet mūs neapmierina Latvijas vieta šodien. Valstī, arī Eiropā, mūsu saimnieciskā atpalicība. Ja, un mēs piedalāmies šais, rakstam, aicinām, ierosinām. Es domāju, ka šodienas politiskās partijas, arī tās, kas ir pie varas, vēl nav izauguši, lai pārstāvētu valsti. Pamatā pārstāv savus lokālās intereses. Vai raugoties uz ārējiem, teiksim, kā mēs veidojam savu ārpolitiku, mūsu nostāja ir pietiekami stingra šajos vēsturiski ārkārtīgi smagajos jautājumos? Mēs pārāk daudz ticam
ārējiem, Eiropas Savienībai, citām valstīm, un pārāk vārgi esam paši, un tas mani biedē. Mums ir jābūt spējīgiem pašiem sevi aizstāvēt daudz vairāk, daudz spējīgāk, bet nevis tikai paļausties uz ārzemēm. Bet šī ārpolitika šodien ir tāda, ka mēs neesam pamesti, mēs neesam vieni, un arī šis gājiens pie brīvības pieminekļa kopā ar vēstniekiem ir tas, kas it kā saliedē Latvijas iedzīvoties. Bet cik droši un pasargāti jūs prāt šobrīd ir mūsu valsts? Kādu jūs redzat to nākotni? Nedod Dievs, kaut kas, lai notiek tā kā Ukrainā. Un acīm redzot, šis kaimiņš nav prognozējams šodien. Visādi var būt, un mēs neesam gatavi tam, es tā gribētu teikt. Tautu mierinā, mūsu aizsardzības ministrija, viņiem tas ir jādara, ja? Tautai jātic savai varai, bet mēs esam vārgi. Un daudz vārgāk nekā Igauni, nekā lietuvieši. Un es gribēju šajā jautājumā saprast tā, ticu, kad NATO nekad mūs nepametīs, ja gadienā šāda kataklizma notiek. Tad sākās zaļie cilvēciņi, ar armiju laikam iekšā nebruks, bet ir jābūt savām spējām, vismaz Lietuvas prezidents izteiktās. 3 dienām jātiek pašiem galā, kamēr ārzemes spriež, kamēr NATO mobilizējās, un tad tik nāk iekšā. Bet jūs saprotiet, kad Krievijai ienāk Latvijā, vajag tikai 12 stundas. Ar bruņu mašīnām iziet cauri. Un kā tad viņus izdzīt ārā, ja viņi būs iekšā? Šis ir jautājums, kas jādara pašiem. Jādara 3 Baltijas valstīm kopīgi. Mēs neesam spējuši par šiem brīvības gadiem, 25, puslīdz apvienoties ar 3 republikām, izveidot šo Baltijas valsts kodolu. Nav viņu. Katrs atsevišķi. Kā jūs redzat, vai tai vajadzētu būt kaut kādai tādai formulētai savienībai visu 3 Baltijas valstu, vai tai vienkārši vajadzētu būt ciešākai sadarbībai un tādai? Manuprāt, tas jau ir nokavēts jautājums. Viņai jābūt ciešākai sadarbībai, kas spēj izaugt kaut kādā kopējā konfederācijā. Ar nākotni spējam saliedēties ar Ziemeļu valstīm. Nemaz nevajag to lielo Eiropu. Viņš šodien nav, un to mēs palaidām garām tad, kad atguvām neatkarību. Ja gribēs mazliet paintriģēt mūsu valdību, tad kur tad Latvija uztaisīja modernāko caurlaides punktu, robežu kontrolas punktu starp Latviju un Igauniju? Smieklis, bet tā bija. Bet nevis pie zilupas. Runājot par šiem notikumiem arī ārpolitiski, vai mēs esam viegli iebaidāmi un esam iebiedēti šajā situācijā? Dažādi laikam, jā. Es domāju, ka nē. Mūsos iekšā ir kaut kur senču spīce laikam, jā. Un tas, ka mēs šodien graužam viens otru partijas ar partijām, politiski šausmīgi izkaisīti, tas nenozīmē, ka grūtā brīdī, ja mums visiem kaut kas apdraud, jā, manuprāt, mēs būsim dikti vienoti. Tāpat kā šodien pie brīvības pieminekļa. Es domāju, tādā šīs grūtības tieši apvienos. Es arī atceros represēto likteņu Sibīrijā, kur vienot izpalīdzīgi. Šodien mājās, jo mēs esam daudz dažādāk, katrā novadā savu uzskatu, un katrs lielu savu novadas vadītāju neatkarību, kāda tā ir partija. Ja? Tā ir nelaime represēti. Mēs nespējam arī šai politiskā ziņā būt korekti vienādi. Ja mēs aizstāvam Latviju, aizstāvam tās neatkarību, bet politiskais spēki ir dažādi. Jūs gan teicāt, ka par to sadzīvisko pusi no vienas puses pat negribās uzsvērt, bet kā ir arī šajos pasākumos, teiksim, visiem sanākot kopā, vai jūs pārunājat tieši to, kā tad bija tur šajā izsūtījumā un atceraties stāstu, dalties katrs ar tiem saviem stāstiem? Tas attiecas no ievirzes, ja, kā notiek šis atceres pasākums. Pamatā jau ir kāds stāsts par sevi un tā tālāk, jo visi tie oficiālie pasākumi kaut kur beidzas tomēr pie apsiešanās pie galda, ja, pie kafijas glāzes. Tad spriežās un darās, ja. Jo mums pašiem jau nekāda jaunums liels mēs nevaram atklāt to, ka tas ir bijis, ja. Varbūt vairāk vērtēt ar to, kāpēc tā varēja notikt, ja. Un kāpēc, vai šodien, kā jūs teicat, esam garantēti, ja, ka tas nebūs. Tā ticība ir garanta laikam tomēr, ja, ka mēs turēsimies.